Daugavpils Universitātes ziņas. Pavisam drīz visos izglītības iestādēs soksīs jaunais studiju gads. Daugavpils Universitātē tas soksīs ar zinēbu dīnu 3. septembrī. Svātku dīnas ietveros notiks vairāki pasauciņi. 12. parādīs īlā viens pirmākursa studenti tiksīs ar Daugavpils Universitātes vadību. Vīnos jaunajiem studentiem būs iespēja tiktīs ar savu fakultāšu docētojiem un studentiem. 2 stundās Daugavpils Universitātes studentu padome aicinās visus pirmkursniekus dasadalīties pirmkursnieku rallijā, kura laikā būs iespēja iepazīt ne tikai universitāti, bet arī studentiem nozīmīgākos vietas Daugavpils pilsētā. Savukārt dienas noslēgumā 9. vakarā visi Daugavpils Universitātes studenti tiek aicināti iz studentu danču sezonas atklāšanas pasaucieni nakts klubā Tallers. Pasaucienī dasadalīsies grupa Tranzīts, bet par vakara noskaņu rūpēsīs Māris Korsietis un DJs Gatis. Līdz 10. septembrim Daugavpils Universitātē turpinājās papildus uzņemšana. Ik viens, kas vēl nav paspējis izsniegt dokumentus studijām bakalaura vai maģistra studiju programmos, to vēl var izdarīt. Savukārt no 5. septembra dokumentus varēs izsniegt arī studijām doktorantūrā. Uzņemšanas komisija strādā Vīnības ielā 13 darba dīnos no 10 līdz 12 un no 13 līdz 17. Izsniedzot dokumentus, ir iespēja dasacētīs studijām arī iz vakantajām budžeta vītām. Jau vairāk nekā nedēļu pirmo reizi Daugavpils Universitātē notiek Erasmus intensīvī valodu kursi ārvalstu studentiem, kuri Erasmus programmas ietveros 2012. un 2013. studiju gada rudiņa semestrī studēs Daugavpils Universitātē. 3 nedēļu laikā 10 studenti no Spānijas un Turcijas ne tikai vuicās latviešu valodu, bet arī iepazīst Latvijas kultūru un tradīcijas. Ja pirmos nedēļas laikā studenti jau apguva latviešu valodas pamatus, iepazinos ar Daugavpili ievērojamākajām vītām Latgolā, tad itamā nedēļā kursu dalībnieki ir devušies ekskursijā iz Rundāles pili, Reigu, Jūrmalu, gūs mazenku izskatu latgalīšu tautas muzikā, porbaudējis savu spēlēt prasmi iz latviešu tautas muzikas instrumentiem, kā arī īsajusīs latviešu tautu meitu un tautu dālu lūmā. Itādi valodu kursi tiek rēkoti, ka Erasmus studentiem būtu iespēja vīgļāk adaptēties mūsu valstī un labāk sagatavoties studiju periodam Daugavpils Universitātē. Kopumā Daugavpils Universitātē jauno studiju gada rudiņa semestrī studēs 19 Erasmus studenti no Polijas, Spānijas un Turcijas. Savukārt no Daugavpils Universitātes Erasmus studijos iz Beļģiju, Franciju, Igauniju, Lietuvu, Spāniju, Zviedriju un citām valstīm dosīs 66 studējušie. Pagojušajā nedēļas nogalē 26. augustā nozīmīgu savas dzīves jubileju svinēja bijušais Daugavpils Pedagoģisko institūta vuicēbu izzinātņu prorektors, pedagoģijas un psiholoģijas katedras docents, profesors Leonards Žukovs. Vēlot stipru veselību un mūžu goru, Daugavpils Universitātes kolektīvs sveic savu bijušo kolēģi 90 gadu jubilejā. Par itam un citām Daugavpils Universitātes aktualitātēm lasiet universitātes sātislapā www.du.lv. Daugavpils Universitātes ziņas tapušas sadarbībā ar Daugavpils Universitātes sabiedriskos attīstību menedžeri Vitu Viļevko. Daugavpils Universitātes ziņas.